Sveicināti skatītāji, klausītāji. Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji šobrīd atrodos Pūra Baltics Challenge pasākumā. Redzēs, kā šeit veiksies. Ierados, diemžēl, uz otrajiem braucieniem, jo kā nekā 3 stundas ceļš. Lai visiem būtu šī benzīna smarža, šī riepu smarža, viss adrenalīns, kas tiek iegūts caur pilotu, nones līdz skatītājiem ar dūmu balkoņiem, jā, 5. sērijas BMW no aprīkota kārtīgu V8 44 litru tilpumu. Gans automobīls, labi skaņa, labs izpildījums, pagaidām agresivitāte, varbūt nedaudz pietrūks, es ierast redzēt tieši no Edgara Zegles. Es no Edgaram, protams, svarīgāk izbraukt trasi, viss kā pienākās, un gan jau būs arī agresivitāte no Edgara Zegles. Mums ir ļoti pazīstams tieši ar krāsējumiem liepām ir sakrāsojuši šo pasākumu gan zilās krāsās, gan rozā krāsās, gan zeltainās krāsās, un pabeidz savu tehnisko braucienu Edgars Zegles, un tur jau paceļās dūmi no valkošajiem ratiem. Nu, paredzams ir, ka dūmi būs lieli, jo Edgars Zegles tiešām ir dūmu meistars, mīstieši dūmi, ja es tad tā varētu nosaukt. Nu, tā arī pagaidām notiek skatītāji, kas atrodas pa vējam, pagaidām ir ārpus pasākuma, jo viņi neredz neko, viņi nezina neko, kas tur notiek. Nu, tad es jums varu pastāstīt, apmēram tur ir 5. sērijas BMW, kas vēl pārkrauj robu uz augšu, lai kūp vēl vairāk. Kā jūs teicu, Edgars Zegles saprot, kas ir jādara ar automašīnu, lai kūpēt ne pa jokam. Nu, tur ir tā viegli sānslītas brēmas noturot, pienāk pie šī statīva un izdomā apstāties šeit pie žūrijas pakūpināt. Nu, salonā tur dūmi ir, bet nav pārāk daudz, elpot ir ko. Nu, dūmi, jā, paceļās loģa no tāda švābē dūmi. Ļoti agresīvs pārmetiens un izskatās apēc. Izskatīs pārmetiens tieši tā, kā vajag mašīnas izskatās. Šokā pilotis vēl prasās, tagad jau aiziet Burnaus, kurš nav nekontrolējams, nevaidīgs. Un galvenais vērtības mašīnas kontrolē un arī tajā uzvedas arī daudzās pintu bildēs rājums veicinās, ieskrīnās, visu nepieciešamo, protams, pagrāmīs sabiedršu automašīnu. Nu, pats ir aizs no Jēkabpils un Altašīnas. Kad izņēmu uztaisam kārtīgi troksni. Turpina priekstu, mīglis sagriez. Es domāju, ka Raivis pats vairs neredz, kur brauc tā izskatās, jā, izbraukt prātīgi ārā, lai nesataini kaut kādu. Un sveicieni arī neaizbraukt prom ar kaut ko veselu, ar kaut ko uz pusīti. Mācāt skatītāju maksimālas emocijas, bet bildes tiešām šī policijas automašīna, kas ir mijās ar kaut kādu Frankensteinu. Es pat nesaprotu, ar ko viņi var salīdzināt, bet kaut kas unikāls. Visu kopā ir salikts. Un pagaidām tehniskā negatīva izpildīta nevainojami. Sānslīdīgi visur, viss tiek arī atbraukts. Un galvenais tā lēni, ka man var pamanīt šī sēdot, cik var neiedzirmoties. Nekam nav jāskaties, ka sēdi un baudi pūli šī potas iera cauri trasi. Jā, metru pa metram, nu citām apgriezienu palielinās. Un tas nozīmē, ka ārprāts ir tepat aiz stūra. Un tagad ieskrējums uz silo pilonu, diemžēl netiek sasniegts, nu nekas. Atpakaļ jāienāk, tomēr uzsita, paralēli nepaliks nevienam pilonam, un tas stāsies tas, jā, vairreiz ārprāt. Un pat, kas iet sāk aurot, kas iet notos, visas tāda dūma sanāk salonā tik daudz, kad slēdz jau ārā, sāk tiek galva, un galvenais ir atrast tā vēja pareizo kurzienu, lai varētu tā maksimāli vilkvīt automašīnu, jau izturēs tur slots pašam arī jāiztur, lai kaut kā nav dabut, redzam šo melnu plēpu, izcīt savu izpildēju, nu tas nav izpildējis, tas ir skurstens, kad viņš tur uz kapot ar šo mašīnu augšā, un galvās, ja tas jau viena riepa laika jau pamet čatu tā pa kluso, jā, viena riepa ir sausa, tur uz pusi aizies pa tā neatnāks, izpildās uz čeku, fotogrāfs ir atrads brīdi, vēl aiziet uz kādu ģimenes albumu bildi uzņemt, un siera joprojām stāv un kūp, nu tur ir iekšā pamatīgi. Viski jau ir pamatīgi, čatu gan viss vēl turpinās, nu skaņa tāda, kā šķīļam daudzīt pārsvaldu ko.
Oskars Pēciņš veids savu Burnau boju, un tas skaists Omnies, un šo varētu jau likt kādam tādā jau mātīs bildē iekšā, jā, piektais CV deguši uz rītdeviem, un vēlas kā pēkle, un tur... No šoka runā, Dievs. Kurš ir tikai galvenais? Lai arī Šraucēs varētu teikt, man izskatās, ka tas labi nevēl. Te patiesībā liek trīnieki ir aizmugurē nav brēmijas. Nesaprotu iemeslu. Man liekas, ka šitā izskatām piemēram, ja Audi vēl dzīvo pat ar tikai galvu, un tad Volkswagens ir pametis čāki tā pavisam, viņš pat īstās polervedējs nevis. Vecāks, ieredzējušās. Un redzamā priekšpiedziņas saulītes, kaut kas pilnīgi jauns, tur tagad tāds slīpais gājiens, šitā man liekas kaķi iet, ka viņi dusmīgi un grib kādam. Tikmēr Audi jau rāda savu spēku, izturību. Nu var būt, ka mazliet jauks nepietiko īstenībā pēc riepām bija jākau 3 gadu rindā, un tad patiesībā iznes 3 gadus vienkārši zem paklāja, nebūtu gudri. Taču mūsdienās tas ir gudri. To visu jau darīt, jo gan nācās riebas, un jaunās riebas iespējas ir, un tā kustība indi jākustība, jāsviena. Un popējas skaisti graudz gan rītā, gan arī tīros gurnauts, kas ir ganauts, un riepsāk dalīties. Nebūtu kā mēs smagi, ir jauda mašīna, izticamāk, prietas tā dzeles virzu ir uzlikt. Uztaisam troksni vīriem, ja kaut kā viņi jāiedrošinā, viņi kā sārā iet pēc piena. Tas ir nolīgs. Aiziet, dāvām skatītājiem skaļākajiem, tur vajadzēja doti, laikam es ceru, ka tie bija skaļākie, ka viņi nopelnīja. Bet patiesībā šis Džeki ir no Rīgas, viņi nepareizās vektorā, man liekas, ienestos krekliņus. Bet, sadraudzība ir svarīgāk. Pilsētas starpsadraudzība, novads starpsadraudzība. Un arī ar stīlu alkonīcas palodes un Latvijas prasa pilots. Nevar saprast, kurš ir pilots. Nē, pilots ir otrā pusē. Šitam es stīli pārdu kaut kā rieta. Šis Džeks, ko jūs tagad redzat, pilnīgi netipisks Burnauts ir Milwaukee komandas. Tātad šiem vīriem, protams, ir arī Džekiem to visu. Diviem riteņiem milzīgiem braucies izcīnījumiem un to 4 reizes iekārt par pašu motociklu. Un aiziet Burnauts, tas, kas ir vajadzīgs šādā pasākumā, taisam troksni, kamēr Džeks taisa Burnautu. Viss notiek arī starpšovā, mums ir kārtīgi riepu dedzināšana. Kaut ko es Džeku uzlaidu arī Milwaukee. Džeks laiž virsū, viss kā priekšējie nevajadzīgie rātīs gaisā. Jā, Burnau Challenge ir aizmurē un ir skaists brauciens uz to tipisko rūsu noteikti speciāli uztaisīts netik. Ko mums tagad attaisnojums elektroautomobīļu cienītājiem, tad arī ar elektroautomobīlu ar gan labu Burnautu uztaisīt tur autoskola virtuālā. Kas ir virtuālā apmācība? Tā mācībā, ka tur tiesības var dabūt. Robert, kas tad ir? Tur noteikti zina vairāk. Jā, principā šādi paši Poršiņi digitāli var pamācīties, pabraukāt maršruts un bābā autoskolu baigi drosmīgāk, ja viņi piekrist atbrauc, eksāmens atbrauc. Nekad iepriekš nav Eldo pie mums bijis. Šeit, ja viņš iesaiekam kaut kur riepās, ja mēs kaut video neliksim, tur viss ir dārgas ieparās uzreiz, bet riktīgi maleči tiešām, kad viņi ir atbraukuši. Domāju, skatītāji uztaisam tādas ovācijas, baigais klusums tikai elektroauto. Čaļi ļoti gatavojas šim un kā redzat, tad īstenībā viss sanāk.
Ja es pirmo reizi redzu ar elektroauto, es neskaitu kā vannu, bet es redzu kaut kāds tāds trīs elements, ka parādās diezgan labi, tiešām, kā tu teici, arī sanāk, un tie džeki izskatās, ka ne pirmo dienu to dara. Un tad Kasko tur ar sirmiem matiem noteikti dzīvo, zinot, ka šādiem džekiem šāda automašīna. Elektrība jau arī īsti nav trūkuma preci mūsu valstī, nu tad var svilināt uz nebēdu, līdz apnikumam, teiksim. Kā ir šitās lietas, un tā arī dara viņi. Bet redzam arī dūmceļas, nozīmē labu atgriezienu arī šiem riteņiem sanāk. Es domāju, vai mēs neesam vispār pirmais pasākums, kur kaut kāds šitās te taikāns ārdās. Man liekas, es nezinu, varbūt skatītāji var palabot, bet es neesmu redzējis nevienu Latvijā šādu pusiņu. Tu teiksi teikānu? Nē, man izklausās teikānu. Teikānu? Jā, bet vai labi skatītāji uztaisam ovācijas? Un aizvien labāk sanāk. Pirmo reizi šādā pasākumā šī automašīna daudz ir pieredzējis sev drifta trasēs. Šī automašīna iegādāt no Mārtiņa Bērziņa, tās uz Rolāna Bērziņa brālis, atgādināt Rolāna Bērziņš tas, kurš ir drifta mākās. Rīgā Pīterniekos un tur mūcu kaut kur izgrūst, nu nekas ir jāiet tālāk un izdarās arī to, protams, saprot par pilotu Uldis Spīgulis, grieža automašīna apkārt konusiem, nu būs jāliek visus burnaut, izskatās tehniskā daļa, automašīna, jauga ir liela, Lexus ir citējis arī šim Ben automobīlim, un tāds samontēts aparāts, izskatās, ka daudz pārs, un tomēr arī ir jāmas laika priekš. Lielā ātri iebraukt šajā mazajā drīz aplījuši, un tad arī nu te ir viss izskaidrojums, ir viens ritenis tik valk, vai ne vēl vispār neviens. Tad tur pamatā čātu pusas. Jā, žālu ko aplausi. Braucieni, jo viņam riepas tikai 4 ir līdz. Tad Jānis visu liek tagad vienkārši no burniņa. Šaujā ieskaitē cīnās un punktiem, cik tūs statīvam aizbrauc, nu tur tie maisi noplīvoja, pat likās, ka būs kontakts tomēr nebija, nu Jānim Taukulim ir ļoti augsts prasums šajā disciplīnā. Jānis Taukuls arī paša pirmā burnout challenge uzvarētāji, tātad, kas norisinājās 2020. gadā Liepājā, un Baltikas trasītē arī skillčeku uzvarētājs, un arī bijis uz goda piedestālu iepriekšējos gados, nu tātad godākošs džeks arī šādās situācijās, nu pats Jānis saka, ka viņa lielākais sasniegums, ja mēs runājam par autosportistu karjeru, ir kvalifikācijās aizniegt 33. pozīcija, tātad viena pozīcija līdz top 32, un tāpat arī lielajā pārstāvēcām tajā pašā gadā, bet 24. gads, trasē, 26. vieta kvalifikācijā šāda automašīna, kas ir vairāk piemērots street klasē nekā pro klasē, un Jānis nebīstās un ir gatavs izaicinājumiem, arī tiek galā šiem izaicinājumiem, nu tur dūma tagad ceļās, tur ir kārtīgi migli, mēs automašīnu nevienam, automašīnu nevienam, skaisti izmetieni, 360 kas jauns šim pasākumam, nu katrā ziņā šajā gadā nav. 360 grādu apmetiens, un Jānis Taukuls izskatās tik
Tas ir Jānis Taugulis atbraucis ar aplausiem. Visi, kas Pēc braucieniem bija arī atpūtas pauzīte. Varēja pastaigāties pa teritoriju, apskatīties dažādas automašīnas, uzkost, kā arī kaut ko jauku vai netik jauku uzrakstīt uz aizgājēja limuzīna. Nu, ko, viss tas sašķirta apskats, nu, tāds normāls. Vienīgais kopumā sanāk sašķirts 8 eiro, un kāposti 3, 4. Kas diezgan labi. Salāti, tur varēja izvēlēties vai štovērti, vai parastiem. Ir labi salāti, majonēs forši. Un arī pagaršosim sašķirtu. Sašķirts arī diezgan labs. Kopumā 2,8 no 3 ballēm. Mašīna daudz, tas stāvvieta arī tāda diezgan branga. Sveiki visiem! Es esmu bijis žūrijā šajā skaistā eksotiskajā parkā pēdējos 3 gadus. Un es gribu pateikt liels paldies visiem tiem, kas uz šajiem brauc, jo jūsēji auto ir tiešām smuki. Visi ir ar kaut ko īpašu. Un paldies džekiem no Baltija Hot Boys, jo viņi tiešām ļoti aktīvi piedalījās auto novērtēšanā. Un mums tiešām bija grūti izvēlēties to top 10, izvēlēties tās nominācijas, bet mēs kā pieauguši nopietni vīrieši salikām savus prātus kopā un izvēlējāmies jau vairāk pēc savas gaumas, kāda autiņa mums patīk. Tie, kas netik, neapvainojieties, mums jūsu auto arī patīk, vienkārši tā jau tāda gaumas lieta. Vēlreiz paldies visiem, kas atbrauc. Jā. Nu, paldies Robim, Kārlim un Ervīnam. Nu, ko mēs sāksim ar to top 10? Es te nedaudz atnācu, parunājos ar džekiem, ar speciālistiem, ekspertiem, es pat gribētu teikt. Un viņi man izstāstīja patiesībā gana smalki jautājums, vai es to visu atcerēšos, ko man izstāstīja, bet es arī šādu smuku automašīnu esmu redzējis, un šīs automašīnas patiesībā es nākot šeit gan 2 reizes potīt izmežģīju lūrot apkārt. Tātad 10. vieta skaļiem aplausiem mums ir Porsche. Nu, 10. vieta top 10. Tā kā pie, nu, pieņemsim, bērndārzā, ka nav. Tas tā kā Eirovīzijā. Būtībā mums ir, bet īstenībā mapīts krāsas no vēl. Viens no top 10 noteikti varētu būt 8. sērijas BMW automobīlis. Rets auto, labāks nekā jauns. Jā, tātad šis sarkanais automobīlis arī top 10 iekļūs. Nu, tur saka tā, ka tur ir pilnīgi viss atjaunots, pilnīgi viss ir oriģināls. Nu, tā saka eksperti, es neliekšos to apstrīdēt, pat esot motoru telpā, tur katra skrūvīte smuka, spīdīga, kā labāk nekā jauns. Ja tur rūpnīcā varbūt kaut kāds feģa tomēr ar kaut kādiem netīriem nagiem to skrūvu pieskrūvē, tad šeit tāda lieta nav notikusi. Tur ir viss tīri, viss skaisti un līdz galam. Tātad šis automobīls iekļūs top 10 tieši iemesla dēļ, ka tur ir piestrādāts iespaidīgi. Tur teica, ka tur ir vairāk naudu visticamāk salikt nekā kaut kur citur. Dārgā lietā es neteiktu, kurā, lai uzreiz mums nesanāk te kaut kāds konflikts fizisks manuāls. Jā, tur arī jābūt ir fiziskai rocībai. Nevar ar vienu kājušu vitināties. Nu ko, iesim tālāk. Nākošais top 10 mums ir Kristens ar E36 pelēkā krāsā kabriolets. Vienkārši glīts. Jā, viņš nav gluži vienkārši glīts. Patiesībā šis BMW pamanījās arī uzvarēt šajā eksotiskajā parkā 2023. gadā, un viņš bija atvests no Īrijas, ja es nekļūdos. Tas tāds vēstures fakts manā galvā palicis, izrādās arī pareizs. Jā, tātad automašīna, kur var novērtēt, jā, tātad kabriolets ar cieto jumtu, uz pneimām izskatās, ka viņš sēž, jā, tur tā ir, viss kārtībā, tāpēc arī tik zems, diez vai tik zems varētu atbraukt tik tālu ar visiem buferiem. Nākošais top 10 iekļūšais E30 ar piekabi.
uzreiz, zin kā, es tikko par šo pateicu, man uzreiz tirgus prātā. Nu, kad tur kaut kāds arī brauc, veda kartupeļus, bet šitan ir pilnīgi cits stāsts. Jā, tur ir E30 kabriolets, redzam, tur pa vidu skaisti stāv, un piekap vēl no E30 uztaisīt. Tad ir vajadzīgs baigās iekš, jo ir jādabūna tas kabriolets, jāuztaisa viņš, un tad ir jāziedo vēl viens E30 uz pusēm. Nu, redzējāt to šovu Burnout Challenge pusmašīnu. Varbūt arī tas ir E30 piedod. Jā, pagājušā gada uzvarētājs, un viņš turpina attīstīties. Tādēļ arī tas ir ļoti liels pluss no žūrijas puses, nu, ka viņš turpina, jā, ka viņš nesēž uz lauriem, teiksim tā, bet audzē skilu un audzē ar to ar savu darbu. Nākošais mums ir 200 SX un Nissans, nu, Japāņu leģenda, teicamā stāvoklī, redzam, tur sarkanais Nissans stāva vidū, nu, kā vīri saka, kāpēc tas ir tik ļoti izcējams, tāpēc, ka šīs automašīnas jau kļūst super retas, un ir divi varianti. Vai nu viņas ir sapuvušas, jā, sarūsējušas, vai nu viņas ir remontā. Vai nu sasists īstenībā trešais variants, bet nu katrā ziņā šāda automašīna dabūt tik skaistu un braucošu, nu tur ir vajadzīgs kārtīgs iekšs un varēšana. Tāpēc arī viņš ir top 10 iekšā. Nākošais mums ir Z1 super rets auto, BMW, tātad, jā, viņi ir 8000 tikai pasaulē, jā? Jā, kaut kur aptuveni. Nu, tad rēķiniet kādu iespēju, ka tieši uz Baltijas valstīm uz Latviju ir atbraucis viens no viņiem un vēl tādā kārtībā. Nu, iespējīgs automobīls, nu, es domāju, ka tas ir tikai loģiski, ka viņš ir top 10 iekļuvis. Tā, nākošais mums ir arī čalis, kas ir bijis šajos topos iekšā Kronet, glīts atūnēts auto. Nu, tātad Kronetam tas E46, kurš ļoti bieži mainas ar citu savu vizuālo izskatā, ir kaut kādu laiciņu, viņš ir vienā izskatā, tas tumšs zaļais. Un nu, tas iemesls ir OM+++. Nu, tātad viņš ir, kā teikt, ļoti labi uztaisīts. Nebāžās jums virsū ar pārspīlētiem spoileriem, buferiem, jā, tur ķekavi ir ļoti tāli, es domāju, no viņa. Un, nu, tur ir, jā, kur aci pielikt, kur piedurt, un nu, tas arī viņu ir atveids atkal līdz top 10. Nākošais mums ir kabriolets. Normunds Švābi ir uztaisījis to kabrioletu. Tātad E36, tur uz logu stils ir rakstīts. Nu, tur ir tā īsts žubīšu mednieks. To es neizdomāju, man te tā stāv rakstīts, un es tūlīt arī lasīšu vārds vārdā. Durvis ceļas uz augšu, biksītes uz leju. Nu, kāds to uzrakstīt? Jā, žubīšu magnēts, nu jācer, ka Normunds šito novērtēs. Man kādā ziņā ir pacenties. Normunds jau. Ja Normunds jau ir besamaņā, nu neko darīt, tā dzīve. Nākošais mums ir AMG, Mercedes VIP cienīgs projekts un hashtags netik pūr Baltiks. Nu, tas loģiski, un viņš ir, es domāju, stipri dārgāks par vispār, par visu to parku, jā, un pasākumu. Bet, nu, ir prieks, ka mums ir šāds VIP automobīls šeit gan pieejams, gan apskatāms. Nu, skatīsimies, kā tur būs ar to topu beigās, ar to top 3. Jā, bet to mēs vēl gaidām. Tātad nākošais mums ir Stans 6. sērija. Tātad tas ir amerikānis. Jā, es nekļūdos, vīri. Viņš ir rats un plus vēl amerikānis, plus vēl uz krutiem diskiem, plus vēl zems. Un plus vēl ir diezgan ļoti sterila salona, tā kā tas ir vien, jebkādā gadījumā. Man tāds ārpus kāds jautājums, piemēram, jūs kādreiz vērtējat tā kā augstu ar plusu, ja viss zemais ir ar plusu un augsts ar mīnus, kā tur ir? Ja būtu offroad džips uz 40 neicēm riepām, viņam arī būtu kāds plus. Ok, tad vienkārši jābūt atbilstošam autiņam, tad arī pa augstumā dabūt plusē. Jā. Ok, skaidrs. Nu, un tātad vēl mums ir, man liekas, pēdējais top 10, jā, 9 jau esam aprunājuši, paskaidrojuši. Porsche automobīlis drosmīgi saķūnēts, tas ir, man liekas, ne tikai drosmīgi saķūnēts, viņš drosmīgi uzvedās arī tajā tur. Nē, labi, kļūdos. Bet ir svarīgāka lieta, hashtags vajag flančus. Nu, jā, jau tur kaut kas ar iznesumu nesot. Viss ir labi, ir drosmīgi, bet riteņi ir pazuduši. Es domāju, ka Švābi ar šitam piekrist, ja viņš te būtu tūm. Viņš ir. Man īstenībā 23. gadā bija tieši šajā pata Normunda. Viņš stāvēja un es domāju, ka viņš nav. Jā, es domāju, ka viņš nav, es viņu aprunāju un beigās skatos, ka viņš ir. Par Porsche kāpēc drosmīgi? Tāpēc, kad uzlikt wide body tādam klasiskam auto, jābūt bišķi drosmīgam. Daudz to noteikti nesaprot, bet daudziem arī nav tas jāsaprot. Re, kur ir RVB paraksts, ja cilvēks zina, kas ir RVB, viņš saprot, tā kā viss kārtībā. RVD kaut kāds baies šur.
RVB foršu iznīcinātājs. Ok, iznīcināt? Ok, skaidrs. Nu jā, ieta man kā pa celmiem, bet neko. Mums ir tātad palikušas vēl nominācijas īpašās, bet pirms nominācijām, ja varbūt griežam otrādi, dodam nominācijas un top 3 noslēgsim. Jā, top 3 mēs noslēgsim, tātad balvas pašās beigās, tagad mēs iesim cauri nominācijām, tātad kurš ņems to lielo grāmatu kalnu. Nominācijas ir ļoti interesanti patiesībā uztaisīts, jums ir ierāmēts uzreiz nosaukums un arī bildīti būs iekšā. Šis ir aizsākts Dobelē, šāds piegājiens ar visu bildīti un tad jums noteikti kaut kur garažā sekcijā, nu, ja jums ir šāds automašīnas, tad garaži jums noteikti tādā pašā stāvoklī un nebūs guļam istabā bildi, Jānis varēsiet mierīgi ievietot garažā. Tātad interesantākais krāsojums. Es domāju, tas nav liels pārsteigums, tur ir krāsas izvēle ļoti interesanti, protams, arī kvalitāte visā tajā. No skaļiem aplausiem sagaidām Miatas īpašnieku. 2. gadu pēc kārtas. Viņš ir viskrāsainākais džeks ever. Kur viņš ir? Viņš nav noticējis savām spējām, izskatās. Miatas īpašnieki gaidām, ja tu nāc, tad cel roku augšā nākot, lai mēs zinām, ka tu nāc. Miatas, labi. Pēc tam, ja jūs dzirdējāt, tad noteikti pasakiet, lai viņš atnāk pakaļ savai specbalvai. Glītākie diski ar aplausiem. Crowned, tumšzaļais BMW. Jā, tādēļ, ka viņam ir katrā pusē savādāki diski. Jā, viņam nav vienādi diski. Tātad, un abi divi, protams, šie pārīši ir gana labi atjaunoti, un to droši vien retais tikai pamanīt, ka šie diski atšķirās. Nu, tad arī nominācija. Ļoti klusi atnāca, paņēma, aizgāja. Jūs esat pierunājuši viņu, ne, bet pieradinājuši pie nominācijām. Viņš tā kā pēc piena uz veikalu. Nu ko? Skaistākais salons, un man liekas arī tāda top 2 lieta mašīnām. Ja nav salons, tad baigi patīkami jau nav. Tā. 6. sērija. Recaro salons. Ādas Recaro salons. Un nostrādāts salons, nevis tur, nu tā, spīdīgi krēsli. Viss izdarīts līdz galam. Ar aplausiem. Tieši tā, gadu ir strādāts, ieguldīts viss, un šitā te tikai tā bišķiņa. Retro dārgums, nu tātad kaut kas ir ļoti sens un droši vien rets, jo retro piestāv vārds rets. Z1 īpašnieku lūdzu cienītā nāk mums, nu jā, skaista mašīna, skaista nākšana pēc skaistas balvas. Nu es nezinu, kā pateikt, lai nebūtu kaut kāda pārpratuma, vienkārši mēģina izlīst, ka tā, nu tā maigi kaut kā. Aplaus vēlreiz! Nu šeit nominācija Dzidrākās acis. Atļaušos pateikt, ka šī nominācija piešķirta komplektā. Gan īpašnieces acis kopā ar automašīnas acīm Laurelu. Ar aplausiem. Jā, tur žūrija teica, ka viņi skatījās uz acis jau praktiski visām automašīnām ir sakārtotas un dzīdras, bet tur arī bija acis dzīdras no īpašniecei, un tad to viss aplusoja kopā. Un tad, nu, iznākums ir tieši tāds, nu, ko aplaudējam Dzidrāko aču. Īpašniecei, sanāk, ka 4 kopā acis mašīnai. Es uz laiku kaut kur rauju auzās, ok? Ja? Detailing. Izklausās rītīgi skarbi, vai ne? Nu, kas tas varētu būt? Droši vien kaut kas baigs slikts. Nē, 8. sērijas BMW īpašnieku lūdzu. Jā, nebija kauns arī skaubi vērt vaļā, durvis vērt vaļā, viss bija visur izdarīts līdz pēdējam. Nu, tādēļ tas tā arī saucās, tas nav sliktā nozīmē, nepārprotiet, tas nav kā lamvārds domāts, tas tieši otrādi. Nu, kad... Viņam ir rakstīts, ka viss normāli. Ok. Sapņu projekts ir katra jaunieša sapnis. Es patiesībā, tad, kad biju jauns, tas arī bija mans sapnis un ir joprojām, es viņu neesmu vēl izsapņojis. Nu, kāds viņu sapņo ar pilnu krūti? E36. Gaišs zils. Tā, gaišs zils ar rondo diskiem. Rondelu. Viņš arī nav noticējis savas automašīnas spējām.
36. BMW īpašnieks ar rondelu diskiem. Lūdzu, mēs gaidām, nebūs neko, atstāsim vai nu mašīnā, vai nu viņš atnāks. Jā, kaut kā tā mēs izdarīsim. Būvēts ar attieksmi. Nu, tas ir tā, ar pilnu krūti un ar, iespējams, ka tā automašīna ir dārgāk par visu pārējo. E30 ar piekabi, ar aplausiem. Jā, tā noteikti ir attieksme. Atgādināsim, ka jau ir izcīnījis šeit kārtīgu balvu, nav nekur apstājies un ir atgriezies ar vēl papildinājumu. Tātad no E30 kuzava uzbūvēta vēl piekabi klāt kabrioletam E30. Tas arī, man liekas, tāds rītīgs sapņu projekts. Vēlreiz aplausu, būvēts ar attieksmi. Šim džekam ar attieksmi visi noteikti kārtībā. Nākošais nav, bet šitam toči nav, kur piesieties arī izvēlējos nejaušu piemēru. 8. sērija ar aplausiem, otra balva arī šeit aizien. Jā, šeit ir viss autentisks, nostrādāts, viss līdz galam. Un komentārs piķa vairs nav, fantastiski. Man liekas, ka tur nav melots ne grāma. Bet gan jau, ka nav tik trūcīgs. Te jau diez vai tā darīt. Neizskatās pārāk smaidīgs, lai nebūtu nemaz. Jā, numurs īstenībā A sērija ar A papildinājumu, un tad ir atļāvies tikai viens cipari, nav sanākuši 4. Nav nauda. Tā ir. Saldais ēdiens top 3 nominācijas, tie būs kausiņi, ja, kur mēs redzam šeit skaisti kausiņi. Jā, pa tādiem kausiņiem ir vērts iespringt patiesībā. Sāksim 3. vieta. Es pārliecināšos, vai tiešām tā ir, lai balvu nav jāatņem pēc tam. Jā. Tas bija vienkārši tā kā zvaniņš, lai viss pamožās tādā. 3. vieta ar skaņiem aplausiem 8. sērijas BMW īpašnieks. Naudas vairs nav, balvas ir pilnas, kā tas uz skatuves saņem savu kausu. Un tagad būs tas komentārs. Ko? Mēs tev prasīsim dažos vārdos. Vienkārši izstāsti, kāpēc tev ir tieši tāda automašīna un kāpēc viņa ir tādā stāvoklī. Kāpēc tev ir tik daudz oriģināls detaļas ar BMW uzlīmēm? Vesā bija pieejams viss, bet, protams, attiecīgi ar labiem kontaktiem viss bija dabājams, jā. Bet kāpēc tieši šāds modelis? Tas ir nejaušība vai tas bija kārtīgs mērķis? Bēdības sapnis. Tad sapņoju un izsapņoju? Jā, tieši tā sanāca, jā. Un kāds skats uz nākotni saglabās un turpinās attīstīt, vai tur vairs nav ko darīt? Diski vēl ir procesā, Type 3 šnice arī jau custom, bet nepaspēju uztaisīt, uz nākošo reizi arī tie būs. Cik kilometrus gadā nobrauc šādi? Pagaidām 1000 tikai nobraukts. Bet arī plānā nav baigi vairāk arī braukt. Tas sanāk eļas maiņa pēc 10 gadiem? Nē, noteikti ne. Eļu, es domāju, ka pa 500 kilometriem jāmēr šādam auto. Jā, tad tā sanāk. Man tā traktorista matemātika vienkārši. Klausies, tu CSDD strādā? Kur tādu numuru dabūji? No kolekcijas paņēma. Izrādās arī, ka, labi, kolekcija numuri ir, nav nekā sapnis ir. Labi, vēlreiz aplausus, 3. vieta, ceļam kausu, nofotografējamies atmiņām. Ko mums palikuši pēdējās 2 vietas, tātad, vēl svarīgāks, vicečempions un čempions eksotiskā parka 2025. 2. vietā. Lēni nāca, ilgi nāca, atkal gāja prom, bet ir visu laiku ar mums kopā, un tā automašīna kļūst ar katru gadu nevis sliktāk, tikai labāk. Crowned ar aplausiem! Arī tur uz pneimām guļ uz asfaltu. Viņam nav nošvīkāt apakš, bet nopunktot droši vien katru reizi, ka nolaižās lejā, tad tur ir sadūries. E46 liekas, ka tik apnicis modelis jau visās malās, viņš ir visādās versijās, bet tev viņš ir tāds, ka tas īsti apnikt nevar. Kāpēc pats es izvēlējies šo automašīnu? Tā bija nejaušība, vai tu tieši viņu tādu mērķu pirki, lai šādu viņu uztaisītu? Tas sanās. Nejaušība. Nejaušība. Viņa pirms tam bija labā stāvoklī, ka tu viņu dabūji, vai bija ļoti vispār jāatdzīvina? Nebija vajag bet bija ko ielikt. Un plāns uz nākotni, vēl viņu uzlabot, vai viss jau ir izdarīts? Pēdējais gads mašīnai. Kāpēc tā? Grīds nav. Tu tomēr E46 tur tāds ar dvēseli ir tomēr, ne? Jā, viņš ir braukts 6 gadus, ziemas, vasaras, Delīs. Tas nav šis gadījums? Nē. Ok, tad tu eļu maini biežāk nekā 10 gados? Jā.
Skaidrs. Labi, nu, labi, tiem 10 gadiem neapvainojies, ja, kur man palīk čeks. Un viens komentārs arī no mūsu puses, zin kā, parasti visi projekta auto tur garāžā, brauc vasarā, bet mēs gribējām arī atzīmēt īpaši Krounam, tāpēc, kad tikai ļoti reti, kam Latvijā var redzēt Instagramā postus, kur viņš ziemā šķūrē sniegu, šādā apmēram augstumā, pazaudē bumperi katrā otrajā video, slidinās pa sniegu, pa ledu, protams, pa slēgtiem ceļiem, bet, nu, ļoti reti, ka kaut ko tādu var redzēt, tāpēc no mūsu puses tas arī bija ļoti liels plus, jo tomēr šis ir Pūr Baltikas eksotiskais, teiksim, tāds šovs, vai ne? Un, nu, eksotiku redzēt ielās ir daudz krūtāk kā redzēt garažā, tāpēc neņemiet piemēru, bet, nu, aizdomājieties. Nu, paldies par bilde. Šis ir oficiālā daļa žurnālam Ieva. Iedomājies, kā meitenes pēc tam zvanīs, rakstīs. Jā, patiesībā noklausoties šo komentāru, es sapratu to, ka viņam tā otrā vieta par to darbu apjomu vien, jo viņam ir nevis tikai uztaisīt un uzturēt, viņam visu laiku ir jāuztais. Viņš uztais, nošķiļ, uztais, visu laiku jātais. Jā, nu tur ir daudz katrā ziņā. Nu labi, mēs esam nonākuši tātad pie čempiona, pie uzvarētāja, tas, kurš mums būs visglītākais auto šajā gadā, Pūr Baltikas eksotiskajā parkā, un sagatavojam skaļus aplausus, plaudējam, un 6. sērijā stands automobīļu īpašnieks lūdzu uz skatus saņemt savu balvu. Vienreiz dzīvē! Man teica tā, ka šis džeks mākot vārdu pateikt. Es to vārdu arī iedošu, es atvēlēju apmēram 20 minūtes. 20 minūtēs jāiekļaujās. Tātad šis džeks esot stands vispār kultūras aizsācējs un virzītājs Latvijā arī kaut ko tādas un dzirdējis apkārt ejot aizkulāros. Nu ko, dažos vārdos 20 minūšu garumā, tad pastāst nedaudz par savu automašīnu. Kāpēc viņa? Un, nu, būtībā mums interesētu arī tā nejaušība vai mērķiecīgs darbs. Tāpēc, ka nav nauda. Tas bija lētākais, ko varēja nopirkt tirgu. Godīgi, jā, viņi maksāja 5 štukas. Tad, kad es viņu pirku. Jā, tas bija pirms diskiem, pirms pārējā. Kāpēc 6. sērija? Tāpēc, ka manā izpratnē tas ir viena no smukākām, tas atkal katram pēc gaumēm, BMW virsbave PC9, pēc tam ir E24 un tālāk jau pēc gaumēm. Kas vēl? Tāpēc, ka man ir viss pārējās, man trūka tikai šī un tagad trūks 911. Nu, palielam, kas vēl? Neko. Tagad nākamgad tiekamies ar 911. un šitais iet aizvesturē. Kāds grib nopirkt? Cena dēm. No. Start to beat now. Nu, diski BBSRS tā ir laikam katra jaunieša vīrieša sapnis. M3, Evo 2, 16 colu, 5x120, kuri saprot, ar double slant lipu uz R18. Nu, palielam plaukti maksā tik, cik white bodies kādam labam. Tā kā diski palielam mašīnas vērtībā, viņi attiecīgi arī izskatās un paldies žurei, ka viņi to novērtēja kopā ar salonu vispār. Nav ko teikt. Ja kāds grib parunāt par mašīnu, droši nāciet, kur es te sēžu viņa aizmugurē, es varu pastāstīt kaut ko. Es ļoti satraucos, jo pirmoreiz esmu kaut ko uzvarējis. Vienkārši aplaudiet man, laidiet mani prom pie sievas. Bet stop, jā, vajag individuālo bildu un tikmēr nāk arī 2., 3. vieta uz kopbildu. Mums vajadzētu visi 3 arī safotografēt kopā. Ar visiem kaustiņiem, jā, tātad 2., 3. vieta nākam nobildēties, tātad 1. 3 vieta īpašnieki, es gan paiešu malā savādāk. Mums ir izmaiņas programmā, tātad mums šis pasākums ir oficiālā daļa noslēgusies, automašīnas nekur nepazudīs, varam turpināt viņas apskatīt, priecēt savus acis, bet runājot par Burnauta šovu, tātad ir pārcēlies fināls uz priekšu. Mēs, protams, parūpēsimies, lai visu zina, bet fināls mums ir plānots 3:30. Jā, izklausās patiesībā dramatiski, es pats sāk rēķināt, cik ātri ir aizskriet līdz tam galam. Jā, tātad es esmu vis tālākajā lidlauka punktā, kamēr es nebūšu uz skatuves, nekas nesāksies. Tā kā jums ir handikaps diezgan labs pret manīm. Pēc auto eksotikas automašīnas nekur nepazuda, vēl joprojām varēja apskatīties dažādus skaistus auto. Gan jaunākus, gan vecākus, gan jaudīgus, gan arī netik jaudīgus.
Bija iespēja piedalīties arī dažādos konkursos, kur vajadzēja vilkt auto. Bija arī futbola izaicinājums, kur interesanti varēja nopelnīt dažādas vērtīgas balvas. Šī riepu policijas automašīna vakarpusē tika izlozēta. Tagad jau laiks fināla braucieniem. Vienīgi šeit bija nesaprašanās starp vadītāju un organizatoru. Vadītājs jau dūmus ir aizdedzinājis, viss notiek, rāda viss ok, bet tur vēl runā, nebija tā īsti viens otru sapratuši un sanāca tā, ka visi dūmi izdega, pazuda un tad jau, kad kūpināja riepas, kūpināja jau bez dūmiem. Video, kur bija, kad valsts. Mūsu pirmais finālists, jūs ķeraties pie saviem prātānajiem, ķeros klāt. Šodien ir atbraucis ar lielu pārsteigumu, ar lielu ādevu un viss turpinās ar treniņu braucienos rādīt jau ļoti labi. Kvalifikācijas līdz pat fināla braucieniem, tur mums ir atkritusi, bet tas netraucē, protams, atrast atjauku. Mūsu Danielam Kalniņam, Daniels Kalniņš uzzinot ziņu, kad viņš ir Pitslavāku astotniekā, burtiski eksplodēja no prieka sajūsmas un mēs skatāmies, kad izbauda. Protams, šo braucienu, šo iespēju cīnīties. Tur uzsik un skaisti plūma aiziet skatītājos no putekļiem, pieskāviens zilajam pilotam. Ir izdarīts perfekti un tagad jau Burnavs aiziet. Tur jau aizstāvot taupīt trešais numurs jūsu uzmanībai 2023. gada uzvarētāja automašīna tiek pagaidām Griezuva Rīgas pilots pilnīgi cits nekā bija tajā gadā. Protams, arī skaidrība, kas jāatver šāda automobīli. Daniels Kalniņš mēģina savaldīt, kur Zirgstāks kaut kur nolikt mierā, atrodās, izvairās no dūmiem un prasa aplausus, protams, un apskatu, kā arī kļūda šo ārtavu Kalniņam un izskatu labākajām seno laiku tradīcijām. Tur sākās tāpēc Penrod un Vilka ir aplīties iekšā no fotogrāfiem, un Ilskrim Kalniņš kaut kur nepazūd. Dūmi ceļās no fināla brauciens, otrs iespējas tiešām vairs nebūs jāizliek grārā viss, kas ir paņēmis līdzi šodien šeit no Rīgas atvests mūsu vietu. Pieskarās vai šim Romanam, bet tad pieskarās ļoti skaists elements, neraugoties uz to, ka patiesībā Mārim višas sanāk otrā darīt, jo stūri otrā pusē, kur citiem ir sanāk iekšvalzēt, viņam tur sanāk ārmā, kaut kā pilnīgi atgāna, bet sākums likās tāds kļūdiņi, bet skatāmies, cik tuvu viņš brauc šīm iekšējām riepām, tas ir vienkārši baudāms skats, tur ar priekšējo arku piespiežās, tā pieklausās, tā atkal gaļa tēma aiziet kā mierīgs gaļķēns pie silta mūrīša, jā, piespiežās šiem iekšējiem piloniem Māris. Ļoti labi kontrolē savu mašīnu patiesībā un piesitiens vējš notraucē īstībā, būtu prātīgs vējš aizpūst pilotu, ne tajā virzienā un sākās Burnavs. Jātais mierīgs, tas ir iepas pareizi, nav ko taupīt, kā nekā ziņa ir aizvedīga kodam. Iet uz beigām jau diena arī, protams, iet uz beigām fināla brauciens Mārim Šteikaļam, paceļam aplausus, šīs bija interesanti baudām tieši šīs iekšmās ļoti atzīvoju atbraukšanu gribām apkārt. Jā, riepas izskatās izkusuši, pilnīgi, bet skaņas pašās beigās kaut kur aizskrīt. Tālāk kā atbrauc Steikus, viss pārsteigums gads atpakaļ šeit startējot arī Žozor, ko pats arī bija kā vienu no saviem tādiem visemocionālākajiem brīžiem tieši autosporta un šajā šova sporta karjerā. Raidis Volner arī izskatās, ka ir atbrauc, kā jau pats saka, visi šeit braucēji, viņi brauc cīnīties
par uzvaru. Pirmkārt jau izskatās, ka visi arī to spētu izdarīt. Jautājums ir, cik kuram kurā brīdī arī paveicās izdodas ar šiem malties sīkumu norājumu veikšanām. Pagaidām visi iet no rokas, tur dūmu veļās no automašīnas aizmūs pietiekamā daudzumā. Nu, tā, lai mēs pat neredzētu, un šis divās sānslīds ļoti gluķis BMW pārvietoši. Ļoti labs iemetiens un... Jā, pieskārās. Tomēr pieskārās un izlūdzās šo pieskārienu. Nu tā, ar pauzīt, ar lielu lūgumu, bet bija. Nu, tas laikam skaidās 3 punktnieks. Es nezinu, bet skolamies kā vējās dūma ārā tur no automašīniem. Un aiziet kārais apmetiens. Grūm nav uzraksts tā kā obligāti atpatīšanas zīme veikšanām, gandrīz sacensībās, gan arī jau šeit būtu challenge sacensībās. Un arī raizu veikšanas prasa ovācijas, tās uzreiz arī saņem nekavējot, un skatītāji šeit ir elementā. Iekūpināt ar prieku, pagaidām ir Miklā. Noplēst pilnīgi visu asfaltu šim līdz laukam no tiešām kārtīgas zeķelēm. Un aplausi Raivim veikšanam! Bija kaut kas pa enerģiju. Automašīna, ar ko viņš ved bērnus uz bērndārzā, šobrīd jau ir nonākusi finālā, tātad top 8. Nu, pelnīt, jā, nu šis braukšanas stils ar šo lielo automašīnu, kurai nav šī hidroliskā rokas bremzes, te viss notiek uz kāju ļoti veiklības. Nu, ir atrads tiešām pareizo recepti, kā visu salikt kopā, kur atrast vietu šim milzīgajam BMW. Otrais piekās sērijas BMW, diemžēl nekvalificējās. Labāko astotniekam arī lielais Volvo, bet šis lielais BMW tomēr ir atrads rūmi šajās šaurajās trases vietās. Nu, tur pazaudēja drusku centru, bet nepazaudēja Sānslīd. Laikam tas arī ir svarīgs moments, kad turpinās visu. Nu, Ivars Bērziņš ar sevi ir pierādījis drifta trasēs, tagad ir pauzīt, kā pats saka, tomēr ģimenes dzīve arī papis savu laiku un resursu, bet priecē tas, ka nepaprasa tik daudz, lai varētu atbraukt šeit uz Liepājas pusi uz Priepūs lidlauku kārtīgi parādīt skilu, attieksmi un enerģiju. Nu, tur apmetiens tas gan nedaudz pietrūk, droši vien likās, ka slīd vairāk nekā slīd patiesībā. Nu, ko tagad ir jāsāk droši vien, uzsitīs no otras puses, rauliņ piķis, teiksim tā, neko nāla garumā, tur uzreiz arī aplaus no tālā gala, protams, novērtēja to, kad attieksmi pareizā redzējām, cik tuvu mucē apstājās šajā pārmetienā, nu, tur jau vairs drifta elements neskaidrs šajā braucienā, bet, nu, vienalga, tas bija spēcīgs skats, un Ivars Bērziņš taistas viens un mierīgs, nu, ko, uzklaudējam Ivaram? Ļoti skaļi aplausi! Sākās un Nepamūties ceļam ar mūkus, līgas sākliekam sev āsot, kāds skaists vilnis raizēja par liku līdz pat galvam iztram vilni, nu kārtīgi sādāja bija skatītāji miedarbību šeit, Priepūs lidlaukā, nu pasakais pasākums spīdējot nelabvēlīgām laika prognozēm, viss šeit notiek uz Urāla saulītes mīnās, un jaudi šī ļaujās ārā pa visām malām, tur no Rīga benzīnas arī ārā, un šīs benzīnas paliek pārkām, lai barot šo mezvēru, tur ir tad izlausties tur no motora pārsaļa apakšas, un aizmurie riteņi ir vienīgie, kas tur viņi pagaidām vēl realitātei kaut cik, mēs izskatās, kad arī riteņi, protams, pametīs čatu, jo pēc šādiem apgriezieniem nav vienkārši stumieriem diskiem, un tur arī ļoti tuvu ārmalai aiziet un pavadīts, un tas pametien, tur ir 360 iztrūks, šis uzsatiens pa zilo pilonu, nu tur ovācijas es dzirdu, vai es nezinu, tas ir atbalsts vai pārdzīvojums, bet skan labi, turpinam tā arī skanēt, un tikmēr Kristutis turpina tīt, un jā, tas ir sācies. Nu šis Džeks māka Elu uztaisīt zemes virsū, pagaidām to arī dara, tur vēl pa prieku līdzutējiem pie pašiem ruloniem, tagad dodās uz laukuma vidus daļu, nu ātrums arī kaut kur ir, tad atkal
Pagājušajā gadā patiesībā arī ar šo elementu man ļoti nav paņēma publiku daudz kalniņš, un tad šogad arī paliek pie skats tieši ļoti baudāms estētiski, baudāms skats un arī pati braukšana, nekur tālu nepaliek, ir agresīvi braukšanas stils, kas tā tiešām jaudīgs, īpašiem piloniem, pašiem maisiem. Atrod ceļu iekšā šajā aplī, un mēs maz smartīgi nav varētu nosaukt skaists rīķis. Atstāju tur pīlai domu mākoni un dodās jau tālāk uz nākušiem uzdevumiem. Skaists rīts ar to mūcu nolikt to vēl pēdējais pilons, un tad jau varēs sākties arī lielās svinības. Tagad lielais apulis jābrauc apkārt šis trīta apulis un pēc tam jau uzstiens pa zilo pilonu. Tas ir jautājums, kā izdosies ar šim braucējiem tik galvāšu rocēm, tas vislielākās galvas sāpes sagādā visiem šīs dienas braucējiem. Un apgrieziens ir, un ir skaists sitiens, nu man liekas gandrīz pat perfekti varētu teikt, nu ļoti riskanti katrā gadījumā uz roķiem, teiksim tā, iemest šādās slīdējumā, nu tur tā, kā būs, nu izrādās dāvi baglām sanāca. Un aiziet arī šīs BMW sāka rauties, nu kā traks cik ļoti deg, nu tur var pieskrās ar rulonam, nu tā maigi pieskrās bez trieciena, nu teiksim tā iedeva buču līdzutējiem. Nu uztaisam troksni, kamēr taisa dāvas troksni, taisam viņam troksni, lai mums visiem paliek atmiņā šis būrnauts, šis mega, vai es varētu teikt, kārtējais mega būrnauts, kas mums te notiek. Zem tāpat rāda, ka tur tētais ir rūpīgi labs vēl viens uzsitiens par kaut kādu trāses elementu, nu patīk Dāvim pagrūstīt trāses nošrokojumus. Un ko aplausi Dāvim? Nu māk paprasīt Dāvis, nu tad arī ir pelnījis. Jā, ir pelnījis šos aplausus, šos skatītāju siltumu. Ļoti labi brauciens, enerģisks un noslēgums arī Jāna. Nu, sirsnīgs, es teikšu, kā ir sirsnīgs, tiešām, ka pilots atrādās par vienu aplausu. Un aiziet, cik turās ar iebai, nu šī plūdlīnija laikam vienai vainojama. Nokrīt bulta, es nesaprotu kādā veidā viņa nokrīt, bet nu labi, nevis tā kā nokritusi. Un kas to uzsita tālu, tā kā likās, ka aizstos viss stadījus, bet stadījus paliekat neskats, bet kas pa ļoti spēcīgu sitienu. Ļoti tu ārmalai aizgāja, tur mūcis sāk stūdīt uz visām pusēm, jā, mūcis tomēr. Jānis aizķēra, tur centrā atšķēroties var saprast, viņš vispirmāk šajos stūmus, neko neredz, kur brauc, un katrā ziņā mēs šobrīd Jānis nemaz no skatus īsti neredzam. Mēs nojaušam apmēram par to virzienu, kur varētu Jānis darboties. Nu, Jānis tulīt tojās ar lielajiem aplim, un tad jau paliek šīs pārmetiens uz zilo pilotu. Nu, Jānis nepliež nepajokam, jāsit pa visiem šiem maisiem. Ar ātojieziem tur pilnīgi izmēr 360 grādu līkums šis mais. Un šeit tomēr nepieskarās. Nu, Jānis bija tuvu patiesībā ļoti augstvērtīgam rezultātam, taču šīm divām kļūdām droši vien ir krietni pabavējis savus izreicis par uzvaru, bet Jānis neko nenožālojas. Domāju, Jānis tikai izbauda to mirkli, kā nodedzināt riteņus kā nekā burno challenge pasākums 360 grādu apmetnieces. Šodien jāiet šaišos pilors mums. Paskatās žūrijas virzienā tā draudīgi Vāci Jānis. Saprastams to, ka, nu jā, kaut kas ir jāparāda izcili, nenormāli labs, lai vēl to mainītu. Bet šis šovs arī tiek atsevišķi vērtēts, protams, ar šī paši tev, nu tu var būtis sadarbībāt. Un Jānis, protams, šobrīd par to arī cīnās, nu kā tur kūk no tā BMW apačus. Pagaidām saule aizsacās un patīkam ēsēni, dodās šeit es skatos no dūmiem. Jānis pats
Beidzot, domās skatītāji uztaisam troksni. Nu vēlreiz aplausī, aizkraut lieti. Benzīņš. Un aplausim sagaidam šo tulo braucēju, klāses braucējs driftā. Nu, ātri savu statistiku izskatēsim pagājušajā gadā. Trešā vietā izcīnīja klāses uzvarētājs iepriekšējos gados tāpat čempionu rakstu Raufeldīgs Jānis. Benziņš pagaidām iet uz to pašu pozīciju šajā pasākumā. Kvalifikācijā ir pierādījis sev no vislabākās puses. Redz, galvenais nepieļaut kādas kļūdas, cik tuvu mucām tinās. Tur žūrija pilnīgi pūst ārā, redzot ar šo perfekto braukšanu. Nu, tas BMW tur sāk pūst nepajokam dūmāk, un tur ir pašam tiešām jāatrod ceļš, pa kurien vispār izbraukt ārā, lai atrast ceļu. Un pēc tam uz šo pēdējo apgriezienu. Nu, tur laikam dūmu būs izklīduši, toreiz vairāk labāk precīzāk krāpīt. Nu, Jānis Bērziņš tur svīli, nu, un gar pašiem skatītājiem, gar pašu pilonu, tur pilnīgi nopučis plakāts, un ir statījus. Statījus ir, nekas, ejam tālāk. Un žūrija pilnīgi aplaudēja. Nu ko, noslēdzošā daļa. Jānis Bērziņš, kā viņš pats skatītājs redzam, kā visi kājās vendās. Nu, kārtīgs smilīgi, kārtīga jauda, kārtīgs troksnis, asfalts ar visiem 4 metiem, kurās pie krums. Te viņu nevar izdarīt, kamēr šāds jauns aparāts brauc pār viņu tādā jaunās. Parāda vienu pirkstu žūrijai, nu ne jau vidējo, bet rādītāju pirkstu. Pirmo reizi mums notiek Hurnauts atpakaļ gaitā, kaut kas pilnīgi jauns, revērtājs dziet. Nekas vēl nav darīts, nu ko jauni notikumā šajā jūtamajā pasākumā Hurnauts priekšu. BMW vinās. Iepriekšējos gadus šo skaistos skats bija apņēmis. Šitas laiks, Čaļi, bankets beidzās laikam. Krekls arī fūres vadītāji. Skaisti. Pietuvojās arī Melnā krekliņa īpašnieks, un tur jau kaut kur no nekurienes uzligo arī jau Balta krekliņa īpašnieks sarkanās kedās rāda cienījumu ātrumu, izraujās jau vadībā, nu, lūk, kā Usains Bolts ir uzņēmis sprinta, sprinta skrējienu, finiša taisnību, arī aplaudējam līdz galam. Nu jā, tagad sagatavošanās process. Šīs dienas vadītājs ir pie stūres, nu, ved uz pēdējo izvadīšanu. Labdien! Cienējamie skatītāji, prieks jūs redzēt beidzot tik tuvu, visu laiku tālu. Man tūlīt atceras sāks pirkt īstenībā. Baigā nostāģija uzrāva. DJ kaut ko tādu lietas labā, lai Robertam vēl lielāk tā nostāģija uzrāva. Tas ir liels cilvēks. Paga, vecīt. Tas, ka tu esi bijis gadu liepainieks, paējis YouTubers ar daudziem sakojošiem cilvēkiem, jā, līdz saviem visiem failiem, ko tu tur lietas, nenozīmē, ka man šoferim nav jūtu. Jā, saprot, tu nevar tagad man te pateikt, izdomā pats, pieņem lēmumu. Man tam nav laika, esmu šofers, jā, un es vienkārši braucu, tāpēc lūdzu man skaidri ziņu, kur man likt to tavu miskast. Vienkārši kaut kur noliec. Es domāju, ka tas nav tik svarīgi. Labi, viss, tu man nokaitināji. Tu vari stāvēt uz savus skatuvus, ar savu sentimentu asariņu, es izdarīšu. Tomēr mēs esam baigai čomi. Tikai neuzauc.
Kas man tur aizmugurē, kaut traktors nav? Jā, pa 200 pakām. Kāds var parādīt, man nav parkinga sensors šitam aparātam. Brāvis, nopietni. Tā, jā? Kas tā? Nekas tā nav. Zintāri. Kāds man varētu parādīt, kur es... Būs jauns vadītājs jāmeklē. Zini kā, ideja. Tā piekap ceļās augšā, vai ne? Jā, šis ir tā kā kamas būtībā, piespied pomu un viss grāns pa gaisu. Tā tas arī notiek. Tavs limuzīns ir daudz iepriecinājis, tavos video, tavās ēverķēlībās. Bet ir arī vecās paudzes cilvēki tādi kā es. Un es, piemēram, skatos visu šo, man tas durās dziļi sirdī. Tagad tu man pieliec pie tā, pateici, atnāc parunā, pastāst, kā Džeks līpē riepas, nu pastāstīja, it kā normāli. Atved man limuzīnu, atved šito, atskrūvē ūdeni. Izdomā, kur viņu nolikt. Zini, man pietiek tieši ar to, ka es viņu nolikšu savā stilā. Mēs provincē tā daram, ja nestrādā izgāšanas mehānisms. Zintāri. Nu. Moši paņem kasko? Moši nopēc kurzemes vārdu vienkārši. Nu līdzi te jūs esat gatavi atbrīvoties, nevis Jā, nu davai, tad mazliet ar ovācijām. Viņš ir Au, kas tur notiek? Nu, vod, Zintāri klausies. Nu, Snickers nepadodās. Jā, nu tas jau kļūst, zini kā jau, es esmu vēl dusmīgāks nekā es biju. Iedomājies, cik viņš sver? Tā kā viss tas pagāja. Vai jūs viņu draivā dabujāt vai ne? Nē, viņš ir draivā, man liekas, ka tur ir tā problēma. Nu jā, viņš neripo. Pēdējais uzaicinājums cilvēkam, kas paņēma aizņēmās limuzīnu atslēgas no salona. Mums ļoti jūs noderētu. Mēs esam gatavi samaksāt par tām atslēgām. Tad tas ir kāds limuzīna. Nu, es sapratu. Īstījās, jā, man liekas, skatītājiem ļoti patīk. Jā, tev nepatīk, bet tas nevienu vairs neinteresē. Skatītāji bija labi. Piemēram, šādi. Vai nu tu ieskrienies uz atpakaļ un maksimāli strauji nobremzē, lai inerts padara savu. Ja šis ieskrieniens, piemēram, nav pieejams, tad var izmantot šādu paņēmienu. Patiesībā es izkraujos, man liekas, pirmoreiz šādi. Ja jebkuras kraus, runājot arī, piemēram, iepirkuma maisiņas no tirgus brauciena. Ja tu rītīgi atvilki, viņš jau neripo vispār, ne? Nē, tur jau kāds ir iesācis biznesu bez tevības, saprot, atslēgšai mājās, varbūt jau viņš ir CSDD. Dievs, kāds skaists vainags tur jūs kapot. Jā, tas bija biznesā iekšā domāts. Vai šodien tev vēl bija biznesa plāna ar viņu? Zīgā bija viens kāds šitām, mēs uz vienām kāzām mēs šo aizsūtījām, bet tur kondicionērs nestrādāja un man bija baigi jāatvainojās. Ar Robertu, tu redzi šito striķeli? Jā, šitā vīru varētu arī... Šitā vīru pat ērmanī. Bet čaļiem baigais spiediens, zīgā, ka tik daudz cilvēku skatās. Atrisinās, nekas nav neatrisināms dzīvē, katrā ziņā mums jau kaut kā no tiem cilvēkiem viņš jādabūn šeit pie jūšanas. Bet tur ir tik daudz labas visādas parakstu, uzrakstu. Bet normāli cilvēki ir pacentušies. Šīs tās smukāks, tagad nevar redzēt, tur ir viss slikta ar virsbolu, ar rūšu un vispār. Vajadzēja šitā vīrēt skāzām, aprakstīt, liekas, varētu. Jā, un vēl spiedūrīt. Un man pa šoferi, ne? Jā. Kāzas, tāds pipi. Jā, kā jūs liekas skatītājiem, mēs viņu tur piesiesim vai nereāli? Kā liekas? Vajag piesiet? Mēs tā tirpi nobūkam. Zināt, tas tev. Tā var saplīt. Viņa pārmūk grāmas dos, drusi pārmūk. Bet viņš stāvju gadu. Viņš negaidīja. Es nebiju klāt. Man ir video. Dabūja vēl video? Izrādās, ka tev tur ne tikai braukšana ir problēmas, tev arī jebko ir problēmas tam limuzīnam. Roberta, kas ar tevi?
Un tāds pēdējais mēģinājums šim te. Kā jums liekas, skatītāji būs? Vai nebūs? Kas saka, ka būs? Uztais ovācijas tagad. Kas saka, ka nebūs? Nu tāds 30 uz 70 sanāk. Nu ko, Robert, izbaudi iespējams pēdējais brauciens tavam limuzīnam, tur nav ko vilkt garumā. Vai tā būtu rūts, es domāju? Viss pretīgi projām, viņš man ir reāli apnīgs. Vienkārši jā, es domāju, mums ir jāmauc tālāk, jāmauc tās dakšas, ejam pa brīnumu nost. Mēs viņu nedabūsim, dēļ tā, ka mums atslēgas paņēma. Viņš ir ielikts parkingā, viņš nekustēsies. Un tas ir iemesls, kāpēc tā arī ir. Man liekas, ka es jūs visus uzaicināšu kaut kad pēc pāris nedēļām. Man liekas, mums viņš ir jānomet no kaut kā 30 metru augstuma, man liekas, jo viņš nav savādāk kustināms. Kritu ideja apakšā paliek. Jā. Zintāri gribēja iekost man, bet nu sanāca kā sanāca. No ko, reku kāzinieki ir klāt, uztaisam ovācijas džekiem. Stop, nekas nav beidzies, vecīgi. Tev nepārtrūkš ļoras ķēga notrūk. Nākamais tilts. Labi ir. Kāža, nu ko, izskatās, ka šī nebija pēdējā haltūra tavam limuzīnam, tu esi vēl atvedis kaut kāds kāzinieks. Jā, var pierakstīties Instagramā, rakstīt, ja gribat uz kāzām, bet tas modelis uz kāzām būs šāds smagais, augšā limuzīns, jo viņš nav kustināms, kā es redzu. Bet iedomājies, Zakstā šitās smagais stāv, iekāpt augšā, viss notiek. Tā kā vienosimies, rakstīt iekšā man Instagramā. Bet tu nepieminēji mani par šoferi. Ko? Tu nepieminēji mani par šoferi. Nē, tu būsi šoferis, sorry, viss kārtībā. Viss kārtībā, jā. Man par šoferi esmu baigi lētais, es daru visu par pašizmaksu. Jā, mierīgi, nekāda problēma. Man pašizmaksa ir ūdens, 8,85. Jā, Džoni arī varam savēt. Nepanesīšu, viņi atskrūvēja poweru un esmu nesams pats, tad nebūs. Nu, limuzīni es tev vismaz atvedu, es tikai rostiņu nedabūju. Nu, šitas bija īstenībā sāpīgs moments, klausies. Es saku, viņš nepadodās. Es saku, visu laiku, arī dod ručkā GO3, kad mēs veidojam šovu. Bija tieši tas pats, visu laiku. Atvedām suicievs, motors uzvārījās, tur kaut kas lija ārā, visu laiku bija ievies. Tā, ka tāds ir tas storijas, tai tačkai, vienkārši tā ir. Tur mēs neko nevaram mainīt. Šis reāli pierādījās, kāpēc man tas bizness aizgāja auzās. Jā, viņš ir būtībā, zin kā, viņš ir visu labo mērķi sabojāt. Jā, nu tā ir, jā. Visu laiku tā ir. Prātīgi, ka tev nenobrauc 5,000 vērtais traktors. Esmu drošā vietā, ja tu nepamanīju. Pazies, čels, līdz paņems dakšām, pateiks visu, nāks vējā. Un vēl pēdējās ovācijas, zin, ka jums ir karsts, jūs esat piekusuši no gaidīšanas, bet uztaisam Regus Snikeram. Viņu dabujām lejā. Jā, interesanti. Un reāli krūti izstāstīšu, ka viņš esmu lakšā gaisā. Labs, nē? Ej, tu nost. Ejo, kaut kur neiek. Tā statībā neiebrauc tikai. O, cik augsti paceli? O, iespāri. Aiziet. Apakšā lūdzu nestāvišu. Ja? Aiziet.
Šitā ir kārtējā sēdīgā mūzika no kapu svētkiem. Jā, snikas ir ieradies, 40 minūtes aplaus. Sorry par gaidīšanu, no tehnika nevaram izdarīt. Dīters gribēja bišķi uztaisīt tādu prikoliņu, bet no labi ir. Viņš ir ieradies un Viking Trial Džeki, kas īstenībā vakar arī viņi ir ieradušies no Kāzām. Gatavu uztaisīt savu šovingu. Jā, zin kā, tur ir patiesībā tas stāsts vēl dziļāks. Apprecējās nevis kaut kāds draugs viņiem vai tur kaut kas cits, bet viens no braucējiem, Niks Alksnis, stājās laulības ostā iekšā. Jā, aplaudējam, es īstenībā parādīšu, kurš tas ir noteikti. Un tur bija cilvēki joprojām. Man likās, viņš nogāzīsies. Reāli visu cieņu. Jā, kāzu viesis. Es īstenībā nevaru beigt brīdīties, Robert, par tevi. Šitādā brīdī tu joprojām kruķī savu biznesu nopietni. Nu, kaut kā jau darbiņš jāmīt. Nu, es domāju, tie kādi negrib. Aiziet! Paga, viņi bija iekšā, ka viņš brauc te augšā. Jā. Tas bija diezgan sketčī, jā. Viņi piesprādzējās, viss kārtībā. Nu ko, es domāju, zinu, ko uztaisīsim rūkt jaunajam pārim. Jā? Rūkts! Es nedzirdu? Jā, rūkts jaunam pārim. Jā, vakar apprecējās Niks Alksnis ar Kitiju Alksni nu jau. Skaļāk, jūs taču negribētu savās kāzās vārdu klusu. Jā, tiešām pat aiznāk no kāzām šī ģimene arī ar draugiem ir ieradušies šeit uz šo šovu, pie šīm atvedām tātad pēdējā haltūra snikeram. Atved pēdējos kāzniekus kaut kur pa gaisu, pa debesīm. Un tagad jums būs arī šis nelielais Viking Trial puišu šovs, tātad Ārtis Alksnis arī uzvalkā viss kā pienākās kāzās. Niks Alksnis, tātad jaunais vīrs, kurš ir izgājis ārā no vecpuišu kārtas. Tātad Niks Alksnis ar oranžu ķiveru, Ārvis Alksnis ar zaļu ķiveri un Ārtis Alksnis ar melnu ķiveru. Nu tā mēs jums varēsim atšķirt. Mums būs mazais braucējs, kas nav no šīs ģimenes, bet ir kā ģimenes loceklis, ģimenes braucējs. Wow! Eju! Paga! Es neredzēju šito. Tik liels tārums logā nebija. Nē, tur vienkārši bija Zigmārs Alksnis, viņa tēvs atspēja. Nu ne jau restīti, eju, Džeki! Viņa tā nedrīkstē, jā? Bļā, viens, tas nebija rupjas vārds. Eju, čaļi, logs, davai atstāji. Nu, vismaz vienu. Nu tā, lai caurvieši nav padomā, jā? Lai pēc, tu tikai nesaka, ka tev ir palīdzi padomā. Nu jā, tagad būs grūtāk notiekot. Es domāju, kas tev tā pānteni tur uz jums? Manā kāpām sakariem. Ko ten? Tānteni uz jums sarkanā, kas tā tev uz jums? Nu izdomā kaut ko, kas tev varētu būt. Jo es pagaidām nesaprotu, kas tas ir tāds ķīls krāģi. Varbūt tu esi domājis, ka vēl tu tā mēs kaut kur lejā. Paldies! Nu es piemetināšu, ka šie arī ir jaudīgs mototriāls sacensības Gromiņā un Speed Trial rīkotāji vienīgi unikāli Latvijā. Lielās sacensības, kurš piemērs ātruma betonu pilnu klasu. Un tur limuzīnas dabūja kārtīgi. Es domāju, viss savs motīvs, viss. Es zinu, ka tev ir skumīgi, bet tev pašā laikā tā izbauda. Ir gan skumīgi, gan rēcīgi vispār tāds divējāds sajūts, jo ir priecīgi mirkļi un daudz tā Jumti jau Janeks Kuldīgā var izlocīt, tas jau nav baigi traki. Jā, esam tik rēķini atkal savu. Log mēs Eleven workshopā ieliksim. Tev ir zāni uztaisīs apmults, un tu redzēsi tādu workshopu, tā man neliksies. Man vajag 5 brīvprātīgos cilvēkus. Ja tu skaties, paņem ietāmēt tagad, ja? 5 brīvprātīgos, kas ir pagulēt vienkārši uz zemes.
drošībā. Ja šitā dolē, izskolē. Tā, man vajadzētu vienu. Jūs esat gatavi nodoties uz savu trasu, kur jūs postījāt? Visi skaisti treniņā. Vita sazvanamies vēlāk. Jā, jūsu uzmanībā Raivis Veikšāns. Tas, kas kārtīgs runātāji, 2023. gada uzvarētājs, Brunās Čalenģā. Ko Arni stāst? Skaita ņem. Un ļoti tīri tur patiesībā varēja vēl nolikt šito te. Šies džeks lec pārturēt tam Bentleyam te. Tā, šī ir tā dāma, kas tika nodolāta viņa mammai. Nenopietni, tas nav melis. Es saku, nu ģimeni vienkārši forši māks viņai svētus. Un uzgavilējam mammai arī, es domāju, mammai par ticību saviem dēliem. Tad sanāk, ka uz vienu asfaltu atkal ar pieskārienu, bet laikam nesāpīgi. Izskatās, ka tiešām tā pišķi tā. Jāsaka, 11 cilvēki. Ļoti ir Artim iet tā, ka viņam spārni, bet pielikt. Nu ko? Līdz ļoti aktīvi paņēmis. Skatāmies tā, kā palikt ar asu. Saka šitiem džekiem, viņi tagad jau ir agrākas. Varētu teikt, vīriem pat nekāda problēma. Viņiem grāma nesanādā otrādi. Jā, šitā motocikla taču pagaidām dosies augšā. Tikai ar rāmu aizies uz pusēm, uz visām pusēm aizies, bet visi kārtībā. Un motociklu notur. Vai nu dabūt lejā tagad viņi. Protams, viņiem jau nav nekāds problēmas. Viņiem nevajag nepiebraucamos ceļus, skatītāji, mums šis šovs jau tuvojas beigām, pēc šī šova mums būs vēl pēdējo riepu nodedzināšanas pasākums, tātad vēl mums teiks riteņu automašīnā. Otrs mēģinājums tīri tiek augšā, Ants Zāliksni. Skatītāji, kā jums paspāl lēcienu, Agņa Alpšņa izpildījumā. Nu jā, motocrossists šis saprot. Saprot, ko tā. Mums Alpsnes stāv priekšā trampolina. Un Agņa Alpšņas braucēja pārliks pārta atkam mieru. Kas par lidojumu, tur pilnīgi debesīs uzšaujās. Kā var tik augstu uzlikt ar motociklu? Es nesaprotu, rāma taču nav proporcionāli tik augsta. Patiesībā ļoti mīksts nosēdiens, redzam, Bračkas normāli laiž, ne? Mazais brālis un lielais brālis. Es redzēju līdzi sveicienu, maleči. Jūs esat uzreiz iekšā. Mēžonīgi lecieni, tur iesēšanās laukums gadgaužā valsts paliek. Tur dāmas priekšā tieši bija ar fotoaparātiem. Es domāju, ka viņām bildes un video būs vienkārši pār visam. Es atkārtošu, ja jūs kaut kur liekat kāds storijas, ietakojat Viking Triāli. Jā, Viking Triāli Instagramā lapa viņiem ir šiem džekiem. Tad viņi varēs pašērot. Es arī redzēju, kā tas izskatās no fotoobjektīviem.
Valtroši tāds izpildu tur no sliekšņiem ūdens, tā kā tas arī ir rūsas iemesls golfiem, man liekas, jau 5. golfu baigi rūsē, un te ir arī skaidrs, ka pēc paskatāmies, viņiem reāli tek ūdens ārā no virsbūs. Nu tādu burnout, man liekas, mēs te negaidījām, un viņi sēž no puses mašīnas, tā nav pilnvērtīgi mašīna, tur ir pusaudzes, ja, kurš vēl nav gatavs, bet šis ir gatavs. Viens ritenis tek, bet ar to pilnībā pietiek. Kaut kāds Jāņa zāles vēl ir nekur salasīs, redzam pie riteņa ieliks laikam. Uztaisam troks, nu te ir tiešām vajag. Kaut kā īsti neiet. Baigā reklāma golfam šitā nav, es domāju. Vienīgā reklāma ir tā, ja viņams mums aizkavējies uz dzelzceļa pārbraukumu kaut kur gadās šitā, kur vilciens paņem jūs daļu no bažīs, un mājām aizbraukt uz iespējams. Domāju, kaut kādā veidā taksi jāsauc nav. Bet nu vēl viss izpēr. Labdien, es nezinu. Svinīgi triāli. Mēs redzam, kā Beiziņa ģimene to dara, no arī tur cirnavīgs nepaņot aiziet un iztiek. Viņiem momētāts kādītāji uzveid un troks vērsņiem. Vērsņi ir apbraukuši, man liekas, kādīgi norauķi un sensīvi ieskaitē gan treniņos, gan arī pēc tam. Šovā redzam, nu piektās sērijas bērni. Es nevarēju paredzēt, ka tik jaudīgi priekšas sākot to. Īvārs Bērziņš jau vēl dod virsē savu pirmās sērijas BMW. Atgādināšu, ka šo automašīnu viņš tiešām saka ikdienā vai bērns ir bērnvārds. Laimīgi bērni, jāsaka kā iet. Viņi ir paveicis. Šitā uz bērnvārdu, ar šitādu vāģi, ar šitādu šoferu. Ar šitām tēti galu galā. Un ar aplausiem pavadam. Un bez paigi. Šādi tad arī kaut kas šķīst, nu šitie džeki galīgi brāk, kas te notiek ielēns Rēdzekļiem. Šis ir pilnīgs freestyles, kas tā notiek. Aiziet krāsainie dūmi parādās no. Daudz maz veseli, vismaz gaisa paliek iekšā. Un aplausi tālākiem un teikaļām. Pēc redzām, Tomačenko klāt. Salvis šerifs ir ieradies. Fords Sierra jūsu uzmanībai. Tātad Eriks Aldalīts bijis pilnpiedziņas. Paldieks, Aigars Muciņš. Arī ir ieradies ar savu Volvo taksi, bijušo taksi. Nekāda vaina nebūtu, ja joprojām būtu taksis, varētu braukt ar tādu. Trīs dažādas automašīnas. Mums ir esams trīs automašīnas, kura neviena nav BMW, un katra ir savā savādāk. Vēl pie tam no dūma te ir kārtīgi jābūt. Ņemot prāt, vispār viņa brauc no tam domāt čeku kārtīgi mākoņā. Tieši to pašu. Čeko pagaidām vairāk ir jābūt.
arī uz Rārviņas puiņu sadaras, ko 5 jubilējas, jā. Jums visam kādam nekas nav vienkārši, tur arī rājās mašīnas. Un atkal, tur kaut kas nāk ārā, lociņā mašīnai, un tas galīgi neizskatās, bet atkarīgi, 50 gara, sniepīgas, kas ir raksturīgi teiktai. Es nezinu, kā ir projekt šis motors, nu jau zaudēt tik daudz eņu, un joprojām var griezties ar tādiem apgriezieniem un tādā sodzē, un ar tādu šauvienu, un iztāps rieps, un izskatās, ka tā to nav mierā. Aigars Mūsiņš, viņš saprot, ka vēl viena arī ir vesels valkošo pjūtu, un tad turpina griezbraut, un tā jāatbrīvojās atgādājuši, ka viņš brauc ar šīm cēliepām, kas ir pusiem paredzēts, jo visi ar iezāšas, ar ir grūti, un ar žemtu paģiku man nav. Aigara Muciņam mašīnā, nu viņš teica mierīgāk dzīvi, ka nezinu kādu temperatūru, un lai šie aplauz Aigara Muciņam. Viņi tiešām reāli būtu. Aigara sūta mašīna būs, es ceru, ka šie būs tie zeltenie dūmi, kas izskatās tiešām krāšņi koši, un arī Jānis Tāvars. No zeltenā saulīt tiek nomainīt par kārtīgiem zelteniem košiem dūmiem. Un ja kā tā, tad būs vēl kārtīgi redzam, automašīnas tiek noliktas skaisti pret vēju, lai ir labas bildes, lai redzam automašīnu, lai redzam dūmus. Jānim tur kaut kas īsti līdz galam meklē, bet Edgaram Zaļģis gan visi kārtībā. Nu, tur kārtīgs vērtets nāk tādas, nu, pieneņi zeltenes, tāds kā mēs mācām, pieneņi ļaus redzam, vai rapsīt pēc tam vēlāk, nu tāds mēs tagad redzam dūmus un skaisti veļās, nu tāda skaista vātes saga, bet Jānim caurvienu grimas, kaut kas ir pagalas. Ko skatītāji, aplaudējam Zeguzam, viņš ir kaut kur pazīts dūmāk. Man vajag tagad. 36. kartāns turā no motora tilpuma arī jau ir atšķirīgi tie kartāni. Nu, priekš lielā redaktora. Priekš lielā redaktora 36. Nu, ja kādam stāšu tunīt jau neskopoja. Šā, nu, notiks izlos tātad Saila un Riepa policija. Nu, izskatās, ka Roberts ir 5 gadus jubilejā izlēms atvadīties no visu savu parka. Es gaidu, kurā brīdī tad to tur M4 izlozēs vai X5M. Nebūs, Roberts? Viņš domā, tā ka ir vēl cerība kaut ko varbūt vēl laimēt. Tātad visus finālistus gaidām, jā, šeit es skatos jau pulcējās. Tātad Brenda, Markus, Daniels, Rosa, Gundars, Jolanta, Renārs un Aleksandrs. Kā jūs sauc? Daniels. No kurienes? Rīgas. Tev ir tiesības? Vēl nav. Ja tas pārstam uz ko? Uz manu vārdu, bet man ir šofērs. Tev ir šofērs. Ok, būs iemesls nolikt tiesības, ja? Tieši tā. Kā tev sauc? Ir tiesības? Bet baltās, ja? Procesā tad, ja? Kurienes? No Dobeles, super. Kā tev godāt? Markus. Kurienes? Alds. Tiesības ir? Nav. Pagaidām, reāli nevienam nav tiesības vēl, bet nu labi, konkurss, kā? Čovasīt, kā sauc? Renārs. No kurienes? Auds. Un ir tiesības? Jā. Mums ir pirmais ar tiesībām! 2 gadi. Kā tev godāt? Indā, tev ir tiesības? Jā. Mums ir vēl Brendai tiesības! Un no kurienes Brendai? Dobeles. Ok, mums te sveicināt, kā jūs godāt?
Gunter, ir tiesības? Ir Gunteram, ir tiesības! Un kurienes Gunters? Tukums, ok. Pēdējā dāma mums, fināliste, kā jūs godāt? Rosa? Interesants vārds. No kurienes? Un ir tiesības? Ok, ir Rosa, ir tiesības. Labs, tad, ok. Jūs esat gatavi mašīnai vispār? Nu, zikā, viena loza tikai pilna, bet jūs esat finālisti, ka jūs esat pasākumā. Paldies, ka jūs noreaģējāt, cits ātrāk, cits vēlāk. O, Taurīt joprojām dzīva. Viss cieņa atcerēs uzreiz no manis, jā? Ko es došu tajā vārdu šodien Sailūnam? Mums būs jāņem tās kinderolas ārā, vēl netaisam vaļā. Iesu pēc kārtas, es baigies, satrauks ar šī mašīna man īsībā. Tā, ka lūdzu nenokaujiet viņu, jā? Kurš dabūs, jā? Esiet ar mīlestību. Tā, un atcerieties, sirēnas nedošu līdz, jā? Viss pārējais mums ir. Tātad, ok, pa kinderolai sāksim no šīs puses. Ņemam vienu. Ok. Es esmu satraucies, šitā mums ir bijis. Bet netaisam vaļā vēl. Ok, mēs tagad randomā, jā, mums divi vai jums ir, ne? Tur ir Volvo, tad mums ir jādomā. Vēl, kad ir jādomā, mums ietas, jā. Bet tā. Labi, es gatavs sāksim no šīs puses, lai Džeks pamēģina attaisīt. Paskatīsimies, kas tā tur ir. Un tu esi ticis pie Circle K dāvankartes 50 eiro vērtībā. Apsveicam, nu nebūs pa salsu. Super, apsveicam. Ieš tā randumā iekšā. Mums arī ir Circle K 50 eiro dāvankarte. Īsumā Sailonam paldies, ka nav tukšām rokām nebraucies mājās, jā? Tas reāli tagad ir satraukums, jā? Tagad paņemsim čels tiesībām 2 gadi, nevajag? Kaut kāds muzons, jā? 50 eiro dāvankarte no Circle K, apsveicam. Arī varēs ielēt. Tev ir mašīnas pār? Ir Volvo. Volvo, ok, aiziet. Aiziet, taisam vaļā. Un mums ir uzvarētājs! Mums arī ir 50 eiro dāvankartes visiem, tā kā paldies, milzīgs paldies. Tāds, ka ies uz saldu. Aiziet, ko darīsim mašīnu? Pa ziemu būs saucīgs? Iegāp iekšā savu mašīnā. Varēs sodiņas rakstīt ārā, nesalam, gaitināt policiju. Mēs neuzņemamies atbildību. Nu kā ir? Tev bija tiesības vai ne? Nebija. Tev ir jānoliek vēl? Procesā. Procesā? Cik procesā? Ok. Nu ko, uztaisim aplausus jaunajam mašīnas īpašniekam. Paldies Sailu un Riepam, kad atbalst mūsu. Paldies. Un, jā, es domāju, ka tu pats tagad nevar braukt. Man liekas, jā, mēs izdomāsim, tev ir kā uzrakstīt, jā? Jā. Super. Sailons tālāk tiks galā. Sailon, ir ko pateikt? Jā, pēdējais laikam mēs tev noteikti arī apsveicam. Un mēs tūlīt iesim pāris. Pēkli uzliesam troksnī! Ejo! 7-3, tikot ko! 5-3, 7-3! Paldies Ozolam un atceramies šovakar gaidām viņu pilsētas centrā koncerts. 8 sākums, noteikti nenokavējam. Un tagad mums ir jāuztais selfijas, bet sākumā mēs apbalvosim top 3 uz Sobeni. Un
tiešām jums ir reāli jāuztais troksnīts pašiem sev, jo jūs esat tie, kas ir visjaudīgākie, kas ir tikuši līdz galam. Uztaisim troksnīti sev. Aiziet! Paldies jums! Es aicināšu savu perekupu Račku. Kur viņš ir? Kur ir Kostīgs? Kostīgs! Kostīgs! Nē, šur viņš jābalvo cilvēki, ne? Apbalvosim, ne? Jā, mēs apbalvosim, toči kā apbalvosim, bet mums vajag šeit automašīnas. Automašīnas reku mums ir tātad finālisti. Vēl bija tur kaut kur paredzēts vietējais sportists Ingars Kristutis, taču viņš ir devies prom. Tātad mums ir 3 automašīnas. Pagaidām vēl neviens nezina, nu kādā secībā tur īsti ir. Ko mēs redzam? Mēs redzam 2 sarkanus BMW. Uztaisam vilnīt, reku no šitās puses, davai, reku iefilmēsim YouTube. Aiz gatavu, ceļam augšā, aiziet! Un reku dronam, visi pagriežamies uz dronu, aizmugurē. Un rādam ar rokām, jā, uztaisam bildi. Aiziet, bet mājam, aiziet. Super, mālači, paldies. Nu ko, tad ir laiks dronēt, ne? Kostikām došu vārdu, ja? Jā, sveiki. Paldies visiem. Diena pagāja diezgan grūti. Un bija mums 4 finālisti paredzēti. Viens jau devās, diemžēl, prom. Gribējām saglabāt drusku intrigu, bet labi. Sauksim tos finālistus vai vienkārši? Nu, nosauksim. Es domāju, ka nosauksim tos 4, kas tad mums bija šeit paredzēti. Tātad, nu, es domāju, katru nosaukto ar ovācijām noteikti mēs pavadām. Tātad Daniels Kalniņš, Raivis Veikšans, vietējais sportists Ingars Kristutis un tūlais trakais Jānis Bērziņš. Jūs esat vienkārši aprīnojami, es varētu tā visu dienu ar jums kopā, man liekas. Nu, ko maucam tālāk? Mēs ejam lejā, tūlīt kāps čempioni mums. Labākie, ātrākie, spēcīgākie, izturīgākie, kreatīvākie. Pavisam noteikti šādā pasākumā nevar tā vienkārši kā krosā gāzt, jo ātrāk, jo labāk šeit vai to mākslinieci. Pietura man lūdzu to dāvanu. Es vēlreiz paskatīšos, lai es neko nesajaucu. Jā. Un tā, 3. vietas ieguvējs mums šodien. Īstenībā visi ir malači ļoti lieli, ļoti visi centās. Paldies jums par to. Un 3. vietas ieguvējs mums ir, vajag pēt mani, tas būs Daniels Kalniņš. Apsveicam! Daniels Kalniņš brauca 2023. gada uzvarētāja automašīna, taču pierādīja, ka ne tikai Raivis Veikšans šo automašīnu, ar kuru braukt arī Daniels Kalniņš, ir spēcīgs kā ētiķis. Tālāk mums ir Raivis Veikšans. Raivis Veikšans ar savu For Fun automašīnu atbrauc, bet tas īsā brauciens nebūtu neizskatījās pēc For Fun, izskatījās pēc kārtīgi noslīvēta, enerģiska. Nu, tātad tiešām jaudīgi braucieni, nu, un šis brauciens arī aizved, protams, Raivu Veikšanu līdz 2. pozīcijai. Nu, 2 reizes piedalījies, abas 2 reizes godalgotas vietas. Tātad 23. gadā uzvar Raivu Veikšanam un šodien 2. vieta izcīnīt jubilejas pasākumā. Šīs dienas jaudīgākais braucējs. Noteikti Džeks, kur mēs tiešām kā žūrija skatoties bija tāds, man liekas, ka labāk nav iespējams. Tas ir neviens cits kā Jānis Bērziņš. Atrada ceļu līdz priekulē, ar savu kaujas zirgu.
caur treniņiem, caur kvalifikāciju, caur lielām pūlēm, bet tai pašā. Segums gan tad diezgan pabriesmīgs, bet, kaut kā jau tomēr viņiem izdevās, diezgan bēdīgs. Pasākums ir beidzies, tīri interesants, tur laikam vēl autogrāfu sesija, vēl šos, tagad reku šito automašīnu izlūcēt, interesanti, viņi var braukt ar vāgu, gan jau, ka nē. Izskatās šis kungs, vismaz uz stikla, tur bija rakstīts pārdots, tātad nopirkt par 2000 eiro šo iekārtu, šo mašīnu. Ej, bet liek jau uz kurini! Ej, davai! Wow! Ej! Kur tu brauc? Ej! Jali! Wow! Jali uz kurini! Nē, nu varētu kā jā, es aizinu. Jā. Paskaties man te apakšā, tas ir ar te kaut kur. Tur nevajag koku. Viņš uzsēdās vai noķīlē? Uzsēdās tur pa vidu, kas ir. Mums tur koku vajag paiet tad. Palīgi tagad ar viteņi. Atbrauc, nē, to vajag rāvis. Nekur paiet to koku. Ko ēdinātāji būs Bruno apskats. Tātad te kopā par šo samaksāju 13 eiro. Komplektiņš, šāda ķiploku mērcīte. Tur kaut kas viņam izlīja. Šādas kartupeļu daiviņas. Tā, viņas var redzēt, var. Jā. Un arī pats vistas gaļas burgeris. Pamērīsim temperatūru. Tā, burgerīts, tā, paša kotleti. Tā, var redzēt, jā. Tā jau normāli. Cena šiem laikiem atbilstoši. Nogaršosim no sākuma, paga kāda garšošana. Vajag no sākuma nomērīt. Kā senos labos laikos. Tā, diametrā 12 cm augstumā. 7, tāds diezgan liels. Foršs. Uz jūsu veselību. Tā, tagad kartupelīši, tādi kartupeļu daiviņas ar mērcīti. Trekni, sātīgi, ko darīt, bet garšīgi. 2,9 no 3 balēm. Ļoti garšīgi. Principā, kā pārvietojas, vienkārši bez migaukām, bez gaismām, bez visu. Pasākums ir beidzies. Tur, kur es šeit stāvu, te bija automašīnas. Pirms tam arī te bija laikam gotiņas, jo ļoti daudz govs pļekas šeit ir. Bet, tā neko. Forši organizēts pasākums. Kaut kādā brīdī varbūt viss tur nedaudz ievilkās. Tad tur vēl organizatori skrēja, tur kaut ko
jautāja par tiem termiņiem, nu, viens otram tur, cik ātri un kaut ko, bet, nu, beigās jau, kā saka, viss beidzās labi. Interesanta vieta. Kādreiz šeit bija lauksaimniecības lidlauks, bet tagad, principā, man liekas, ja kāds gribētu ar lidmašīnu kaut kādu jau varētu nolaisties. Segums vietām nav ideāls. Šeit, laikam, vecais angārs bijis. Nu, tas vispār tāds puspamests, tāds izskatās diezgan bēdīgi. Bet nu jā, forša vietiņa. Nav nevainas. Milzonīgs paldies, ka skatījāties šo video. Ar jums kopā bija Edgars. Uz drīzu tikšanos!